Sisto 123. Sisto 123. Nu kā, kas notiek pasaulē? Bļā, kas nāk? Kas notiek? Kāpēc viss tik ļauni? Jā, vai ne? Kāpēc Maskavā nošāva cilvēks? Jā. Viņš ir tagad, kad no abām pusēm iekodot Twitter, tad kaut moška 10% tic, ka tas bija Islāma valsts. Ja tev ir kaut Krievu bota, kas tāda, cīpa un Ukraina, bet tev ir jau kaut rietumnieki, kas tāda, ir Putinas. Tad man bija šī žēl aizies, viņi tāda, mums izdevās vēl, mēs ilgi nebijām bieži ziņās, 150 cilvēki, tagad vismaz bija tās ļoti veiksmīgs uzbrukums. Tā, mēs atzīstamies, plus mēs tā kā nofilmējam video, ķipa no GoPro, skatieties, ķipa mēs malāči visam. Tie nebijāt jūs. Ķipa vai Putins vai Baidens. Neviens neciena viņas kā organizācija, viņi tāda, what the fuck, veids, mēs nevajag kādu kredit dabūt. Es par to jau aizmirstu. Es šonadēļ fokusējos ļoti uz P. Diddy. Atgadīju. Viņš būs vienkārši, tagad tu teici pirms tam, ka viņš ir melnais Epsteins. Jā. Tas pats, ka viņš bija kameras nolicis. Viņš ir melnais Epsteins. Tā pats schēma. Bet tas ir crazy. Šis ir varbūt trakāks par Epsteina lietu. Jā, jo Didijs bija tā kā, visi zina, ne visi, bet viņš ir tāds ļoti zināms. Epsteins tāds kaut kāds skeča investors, tam līdzīgi. Bet P. Diddy viņš ir ļoti talantīgs mūziķis. Jā. Crazy. Viņš sen nav dziesmas izlaidis. Es nevarētu nosaukt vienu. Es nevarētu nosaukt vienu P. Diddy dziesmu, man liekas. Es noteikti zinu kaut kādas viņas dziesmas, ja vai tu zini šito tāds. Jā. Bet es nevaru nevienu dziesmu nosaukt. Viņš man liekas bija kaut kāds 2000 gadu sākumā vai kaut kas tāds. Jā, man liekas, ka varbūt Lienai Šomsai taisnība, ka ir daudz sātnismu mūzikas industrijā. Daudz sātnis, ka tu paliec bagāts. Ja tu esi tāds bišķi, nezinu, neizvietulis, bet tāds dīvains tādā jomā. Un tu paliec bagāts un ietekmīgs. Un tad, ja tu paliec vēl tālāk, tu jau vēlies to kāds apstādini. Tā kā mēnti viņi tagad apstādināja. Jo vienkārši tu ej tālāk, tu vēl slimāks balīstājs, vēl kameras ielēc, vēl tu visu kaut ko. Jo tu vienkārši paliek garlaicīgi tāds, balīts nais. Vai nahuj, ko tu skečī no Āzijas valstīm nepilngadīgās. To vai kaut kas jauns. Tu vienkārši šeit tālāk, visu tā nahuj, jāmolka lidmašīnu uz salu, tas pat tā aizbalējas. Jo tur vēl ir arī iesaistīti daudz citu. Es pēdējās dienas pavadu Twitterī lasot kaut kādus tos tajā melnos conspiracy feel. Kur Illuminati stuff tādā garā. Un jā, pa lielam visas lietas, tiešām, ko es lasīju pirms kādiem 10 gadiem Fortunā, viņas ir tiešām gandrīz visas izrādījušās taisnība. Tas tiešām crazy. Es šodien lasīju daudz par Jay-Z. Atceramies Jay-Z, viņam bija sprikals, viņš rādīja savus Illuminati, tos tur viss un tādā garā. Un viņš arī baigs skečī. Jay-Z būs nākamais, es domāju. Kas par viņu es lasīju, ka melnais Twitter tāds Jay-Z nahuj, viņš sāk ienīst, bet ko viņš bija tās balīdēs daudz, vai kas viņam tieši bija? Tas pirmkārt, viņi vienmēr P. Diddy bija tādi riktīgi taiti, bet arī, ejot atpakaļ uz kādiem 90. gadiem, tur arī ar R. Kelly iesaistīts, bija tādā dziedātāja vai repera Alija vai kaut kas tāds. Un viņa bija ar kaut kādu 15 gadnieci, un viņa jau pisa visu šitie, tur P. Diddy tādā garā, kaut kāds R. Kelly vai kas. Tad viņa beigās nogalināja kaut kādus, ar ko viņam ir kaut 22 gadi. Rīktīgi daudz kaut kādi dead bodies, viss kaut kas skečī. Viņa nebija tā, kas lidmašīnā nostās. Jā. Tas ir ļoti tāds bēdīgs stāsts, jo viņai bija bail lidot. Tur bija tas fujeks, kas viņa lidoja kaut mazo lidmašīnu uz kaut koncertu. Un tas fujeks bija, viņam īsti nebija kaut licences vai kaut kas tāds, vai viņš nebija tik daudz lidojis. Un tai dziedātājai viņam bija bail lidot, es nelidošu. Tagad ļoti skečīja situācija, es vienkārši nelidošu. Tad viņi nahuj sanākoja to dziedātāju, lai viņa atlūst, ienes lidmašīnā, pohuj, lai viņai bail. Piezemēsies būs viņai pohuj. Un viņi nostās. Tā kā viņi būs teicis, es nelidošu. Viņi sanākoja, viņi ielika lidmašīnā, viņi nostās. Šausmīgi bēdīga situācija. Jā, un tagad ir vien vairāk kaut kādi. Jo vienmēr bijuši tie video, kaut kāds P. Diddy vecais, šitais miesas saraksts, spills the truth. Bet tas vienmēr ir kaut kādā random streamā, kaut kāds 240p rezolūcijā čāls kaut kāds, viņi tur, es jums atvičāju, viņi liek sūkāt pimps viens otram, mīk sūkā pimp, P. Diddy. Visi tāds, Mūžs, bet tu gan jau meklē klautu vai ko tādu. Tieši tas 50 gadīgs bijušais apseks. Tev tagad īsti nekas nenotiek. Tev atlaid mošu par kaut ko. Pohuj, tu sāc kaut ko. Tu daļai patiesību mošu, ka tu piepušo ko tādu. Ja tu sāc cilvēks, kas iet speciāli kaut kādā YouTube, tu intervijā, tu kaut ko piepušos.
Es nevienu tiešām. Vai kaut kāds tā kā, ķipa, jau vecāks sievietes, kas senāk bija jauns, viņš tas, jā, man burtiski, ķipa, 16 gados, kāds Jay-Z tur izvarāja, vai kaut kāds tāds, jā, tu jau vecāji, tur meklē klautu, vai ne, tur, ķipa, toreiz tusē ar viņiem. Tagad vairs tev nevienam nevajag, ķipa, bet crazy, jā, ķipa. Un tur nāk arī ārā kaut kāda video, kas droši vien ir fake, bet es nezinu, kāds tā kā video, basically audio, tā kā tumšs melna bilde un audio, kur vienkārši, ķipa, pišot Meek Mill, ķipa. Es ideju, viņš ir melnais Epsteins. Viņš būtu tā kā, viņam bija tas mūzikas klips, ka viņš viņam dzenās pakaļ menti, viņš ielēc lidmašīnā un aizlido. Būtis tā dzīvē bija, ka viņam sāka meklēt mājas, es pīstu nahu, pataies no ielas lidmašīnā, ceļamies gaisā, un tad bija sākam domāt, kas tuvākā sala. Man bija jāmūk. Un apparently arī kaut kāds R. Kelly klips bija, bija filmēts arī tajā Epsteina salā, tur ir kaut kāds mazi connections arī starp viņiem. Gan jā, viņi jau zina viens otru, viņam viņš arī tusētais. Viņam var patikt tusēt, tā kā man, Jā, viņš vienkārši tas pats tikai mazāk ietekmīgiem. Viņam nebija tā kaut slavena baltādēna miljardieri. Viņam bija kaut kā melno komunā ietekmīgā, jā. Jā, tas pats. Tieši tas pats, jā. Tu tur nāc ar kaut kādu video, kur Kanye West, jo Kanye West var baigt tusē ar to Jay-Z. Viņš arī taisīja tās Illuminati, tas viss tā kā. Atceries, viņam 2010. sākumā bija tas viss vibes tāds We the Black Illuminati, tā kā kaut kāds ķipā. Man liekas, ka viņiem patīk riktīgi tas tā kā, mēs esam tā kā tie ebreji. Jo bija tā Jay-Z dziesma, kur bija, viņš jau zēd, jūs zināt, kāpēc ebrejiem tik daudz naudas, jo viņi tikai savu komunu atstāja, un viņi tur, viņš dzieb to, cik ebreji bagāti un ietekmīgi. Jā, es vēl vēlos, nav vai būt. Jā, tas best, tā kā next flex, tas sākumais, kaut hood rich, pēc tas next level, bija kāds video, viņš ar, Jay-Z vēl piedīs tas, jā. We the black billionaires, man. Jā, tev nav sākam tos hood poor, tad tos hood rich, tad tos white people poor, tad tos white rich. Jā. Nākamais ir Jewish rich. Tas tā kā, ja tas miljardieris, tad tas sasniedz pēdējo līmeni, jā. Jā, un tas Bombshell bija P. Diddy producents, kas bija ņemts līdzi visur. Un P. Diddy vienkārši vienā brīdī bija tāds, jā, tev vajag būt prostitūtai priekš kādiem ujekām, essentially. Viņa bija sieviete? Čalis, Kāds prosti, tā kā tur ir daudz, tā kā čaļi ir abuse, kas arī iemesls, kas tā kā, arī kādā black community, tu negribi baigi runāt, ka tu esi fucking kāds, tev izveroja kāds P. Diddy vai kaut tādā, kas tā kā ir, Nevar teikt, jā. Tu ej līdz kapam, bet jā, tas čalis really spilled it, viņš teica, un viņam bija arī kaut kādi pierādījumi tādā garā, tāpēc arī tieši tas tagad notika, viss daļa tā čaļu liecības. Un to pašu Džeku bija, sexually assaultojis Cuba Gooding Jr., zini to aktieri? Jā. Viņš tāds randomēs aktieris. Viņš izsties tāds normāls. Viņš vienmēr bija tāds tā kā lādzīgais, tāds melnais, kas nav gangsters filmā, tā kā kāds labais tēls. Viņš bija, es nostājos, ka viņš O.J. tēloja. Bija ļoti labs 10 epizodes tajā Netflixā, ka viņš bija O.J. Simpsons. Viņš tajā ļoti labi tā kā, bet jā, viņš neliekas tāds. Viņš neliekas, bet viņam arī pirms 2 gadiem iznāca kaut kāds sexual assault allegations, kas nebija pārāk skaļi. Bet tagad vēl šitajā ķipā, un bija arī video, viņš teica, tieši procents, ka viņam tā kāds Cuba Gooding uzmācās, un bija bildi, kur viņš tā kā visibly drunk, tas Cuba Gooding, viņš tā kā viņam tā kā apķērēs tas tā kā koļīts, vai kaut kā tādu, tā skečī. Un tad viņš vēl stāstīja, kas tur pa cilvēkiem, tur kāds, arī, protams, kāds Prince Harry bija tajās tusās, tur gan viņš neteica, ka viņš ir arī kaut kā tik skečī darījis, bet jā, tur tajos tusos bija, viss, elite. Tā kā Hollywoods producenti, visi, mūzikas, arī filmu zvaigznes. Un viņš bija rīktīgi close ar Universal galveno čali. Kāds Rubensteins. Literally kāds, kas arī tā kā diezgan labi fidoins, ar tām vecajām konspirācijām. Un, jā, viņš paļbām arī zināja, kas notiek, un tā kā, es nezinu, tas crazy. Un Kanye arī jau, Kanye, tā kā viņam bija tā fāze, ka viņam bija pohu, viņš pa visu runāja, viņš tur arī teicās, tur Jay-Z nesūt man tur savus killers uz mani vai ko tādu garā. Un viņš visu laiku teica tāds, jā, es neesmu tā kā kaut kāds P. Diddy vai Jay-Z, es varu teikt, ko es gribu, jo es esmu pusī, es neesmu nekad nevienu nogalinājis tādā garā.
So tas bija tāds open secret arī, ka viņi visi tādi ir. Ģipa. Jā, būs jau kāds kaņi, ka viņš sāk, es izstāstīšu, kas bija tajās ballītēs. Bet viņš visu laiku tajā šizo aktīvajā postošanā, kad tev īsti netic, tu būsi, ka viņš jebko ieposto tāds, skaidrs, viņš tik daudz, bet tik pa laikam viņš tiešām kaut ko interesantu pasaka, kas tiešām bija un tāds. Jā. Diez vai viņš jau visu laiku kaut kādu sūdu postā. So, un tas ir viens plotlines, bet ir vēl divi paralēli jauni, crazy plotline. Ķipa. Tagad arī nāk gaismā viss Nickelodeon stuff. Tas bija kaut kas, par to Dan Schneider, atceros, ka bija galīgi maziņš, tu visi postoja, ka viņš pa tām pēdām lika visiem. Jā, tas bija numur viens, es sēdēju kaut kādā TV bordā foršām, visu laiku par to runāju, visi, bet tagad tas arī riktīgi nāk ārā. Jo bija kaut viena no viņiem iemet cietumā, kas bija tas Nickelodeon, ka viens, kas strādāja, bija kaut kas bočs tajā seksuāli. Brian Peck viņu sauc. Jā, ka vien kaut ielikt cietumā, bet sam laikam ielika atpakaļ tajā darbā pie bērniem vai kaut kas. Viņš bija Nickelodeon speech kaut kāds coach vai kaut kāds voice actor un viņš strādāja ar, teiksim, visiem tām mazajām zvaigznēm par kaut kāds runāšanas un tādā garā. Un viņš basically izvaroja Drake no Drake and Josh. Tas tikai tagad noskaidros, ka tas bija par tieši viņa saltu. Viņu ielika cietumā, un viņu ielika cietumā, un 42 cilvēki no Hollywoodas bija uzrakstījuši vēstuli par to, ka viņš actually ir labs džeks. Visi Nickelodeon režisori, ne visi, bet liela daļa, visi kaut kādi connected people, tāds, nebija jau tik traki, viņš jau ir sakarīgs īstenībā. Nē, gan jau, ka tad jau kaut kāds blackmails, viņiem ir kaut kādu šantāžu uz tiem cilvēkiem, ja man kaut kādu paziņu. Pat ja man liekas, ka viņš nebija vainīgs, viņa ielika kaut kādu pedofīliju cietumā. Es neiešu sūtīt uz savu vārtu parakstu. Viņš toši nav vainīgs. Es mošu privātās. Ja godīgi nesticu, ka tu nebija vainīgs, bet es nevaru publiski atbalstīt. Jā. Bet publiski sūtīt vēstuli. Tas nozīmē, ka viņa kaut kāda šantāža. Ja tu vienkārši atsūti pasaka, ka esmu ok cilvēks, ja nē, mēs noputināsim to video, viņa kaut kas tāds. Nereāli skaidrs. Un uzreiz, kā viņš iznāca ārā no cietuma, pirmajā dienā viņi ielika strādāt Disney, pie Zack and Cody viņš tajā seriālā strādāja ar bērniem, uzreiz atpakaļ. Jā, bet ik pa laikam, ik pa godiem 5-10 gadiem izlūdz. Bija tas Corey Feldman. Jā, viņš arī bija Nickelodeon džeks, vai ne? Es nezinu, viņš bija ļoti sen, viņš bija kaut kāds 90 zvaigzni. Jā. Un, viņš bija, viņš kaut kādu savu čomu. Viņi bija divi puisīšu zvaigznes. Un tad viņas abas divas izvēroja. Viens no viņiem uztaisīja pašnāvību, un otrs vienkārši tas, kas palika dzīvs, viņš bija šī nojūdzās, un viņam likās, ka viņš ir Michaels Jacksons, viņš laik taisa filmas, ka viņš bija klīps. Corey Feldman, jā, bija vēl viens otrs, kas nošāvās. Tā kā tas vienkārši visu laiku notiek. Tad, pat viņi nomainīs tos cilvēkus. Jā. Un laikam, mums vajag producentu bērnu šovam, kas tagad domā, kā dejot maziem puisīšiem. Ja tā nebūs kaut kāda sieviete, tad tas būs kaut kāds 50 gadīgs onkulis. Vai es izdomāšu kaut ko. Tas būs pedofils. Tagad man sens nebūtu tas kaut kā jauna halča. Es domāšu maziem puisīšiem, kaut kāds dejsojas un ceļošu līdzi viņiem pa visu Ameriku. Tas ir jocīgi. Jā, un tas Brian Peck, viņš bija vienkārši vēl pedofils. Viņš bija kā rīktīgi sek. Viņš rakstījās ar to John Wayne Gacy, kas bija tas klauns, ļaunais, vai ne? Yeah. Kurš bija arī nogalinājis ar kaut kāds pedofils. Kaut kāds 50 puiši, jā, izvarojis nogalinājis. Viņam ar viņu bija vēstuļu korespondents kaut kāds, tik fucking insane stuff. Jā. Un tas ir vēl viens plotlines. Un tad vēl trešais ir, kas jau kādu brītiņu laikam ir iznācis, bet tas, kā viņu sauc, Vince McMahon vai... Tas no WWE. Viņš? Jā, viņš nebija pedofils, bet viņš vienkārši kaut kāds fucking sicko. Tāpēc jau viņi arī noņēma no tā WWE. Es nezinu, ka noņēma. Bet viņš jau pēc vizuāli, viņš izsāc, nevis, ka viņš kaut kādiem bērniem, bet ka viņš vienkārši, nezinu, pīsās sievietes daudz. Daudz un pīs un tam līdzīgi viņš tāds. Jā. Viņam sen bija arī kaut kāds teikts, ka viņš ir kaut kāds, vienkārši in the workplace inappropriate. Es iedomājos, ka kaut kāds, tur nezinu, kādiem testosteronu suplementiem gan jau kaut kāds. Viņam ir 75 gadi. Tas nozīmē, ka kāda bija, kas bija pieņemama 94. gada Amerikā.
Viņš no kokaīna ērs. Nu jā, viņi visi pīsi koku, tu vienkārši lozi, tu bļā čamdies, vai kas uz zem tev strādā, kad tu sekretāri, paņem ieknēm dupsī, tas ir bļā vismazākais tagad. Jā. Un viņam bija kaut kāds, rīktīgi retarded stories. Viņš, un laikam kāds vēl čovaks, viņi samaksāja, viņi bija apsolījuši samaksāt čiksai, laikam, 2 miljonus par to, ka viņi var, jebko darīt, viņi vai ko ķipa. Un viņi beigās viņu apvisa un nesamaksāja, tāpēc viņi ekspozoja viņus, Viņi tikai samaksāja kaut 1 miljonu vai ko. Jā, vismaz. Viņš tur kaut kā, mākslas, sik vienkārši. Viņi, pisās, trietā vai ko. Un viņš viņai uzdirs uz galvas. Tā kā kaut kāds, pilnīgi out there, psycho stuff. Jā, ja tu paliec tāds bagās ietekmīgs, tu esi tā kā mini-karēls. Pirms tam tādas lietas darīt, ja biji tu tāds ietekmīgs, nezinu, tur muižnieku kungs, visā kuldīgā galvenais kaut kas tāds. Un tagad jāiet uz kaut tev šaus savus, un tev paliek garlaicīgi. Es vēlos nahuj kakādas galvas, ko tev vecināt, jo neviens cits to nevar. Es visu citu esmu izmēģinājis. Esmu baidzis visu ēdienas. Esmu tur, ballējies. Visu sālīnas un koku pamēģinājis. Es gribu kaut ko dīvaini. Kaut ko citādāk. Jā, varbūt mēs redzēsim ar vien vairāk daudz kāds mini Epsteins. Coming out. Latvijā. Viņš bija tā kā El Chapo. Mēs noķējām El Chapo. Viss beigsies. Bet pēc El Chapo, ka viņi cīnās tie mazie par viņu tām tā kā par viņu kontroli. Visu, ko viņš kontrolē. Tad būs tā kā mazie El Chapo. Tā kā mazie Epsteini. Jā. Tad vidēji ietekmīgi Epsteini, Kas var būt Latvijā kaut kāds uzņēmējs gan jau? Jošs Millers. Jošs Millers, jā, literally Jošs Millers. Jā. Es pazīstu cilvēku, kas par viņu stāstījuši. Es arī pazīstu cilvēku, kas ir teikuši, ka viņš ir bijis tā kā super weird kaut kādā zēnu korī. Jā, viņš ir, tā nevar teikt publiski, bet viņš ir pēc. Viņš ir, tā kā. Es domāju, joka ziņā tā, lai... Jā, tas ir smieklīgi. Tas ir, kā prikals, bet... Kā prikals. Bet viņš... es tagad nepazīju, es netusēju baigi kompānijā to, kas ir viņu, kā aktieri vai tam līdzīgi. Bet es tagad esmu ik pa laikam dzirdējis visu kaut ko par viņu tieši. Mums taču Kijops 100 tonās atnāca, viņš uzreiz tāds, jā, viņš to Lauri un visu šitos pa gejiem padarīja. Tā mums teica Sans Kijops, kurš ir insiders savā ziņā. Jā, jūs esmu nevis Twitter lasīt, bet es dzīvē pazīstu cilvēks, kam bijis kontakts viņu, kas viņu stāsta. Viņš ir Latvijas Epsteins, jā. Un viņš kaut ko dabūja nesen, kaut 500,000 vai kaut ko, ka viņš kaut ko iesūdzēja tiesā. Tāpēc, es jokojos. Viņš iesūdzēja kaut ko tiesā, par ko nomēlnošanu vai kaut ko. Viņš dabūja kaut 500,000, ka viss bija dusmītās, kāpēc šis cilvēks dabūja. Bet ko viņš kaut valsts iestādē, ko tādu, viņš dabūja komus, 250,000, kaut milzīgs summa viņš dabūja. Tas tā kā, kad Latvijas valdība iedod kaut kāds 10 miljonus tā kā kaut kādā Krievu ebreju komunai. Visādi, what the fuck. Kas notiek? Tu esi kāds nacionālis vai kas tāds, numur 1 Krievu, ja jau pie tā vārds sāk psihot. Nākamais, pa kaut holokaustu, pietiek. Jā, burtiski kaut kādiem random grupai ar kaut kādiem Krievu ebreju, tās, jā, mēs jums atdodam par holokaustu vēl latviešu, tāds kāds nahuj vispār sakars. Tur ir kaut kāds kariņš, jā, mums bija, jā, Bet labākais bija tas no Anglijas, tas tur Jim Kāriņš, ar tiem blondiem matiem dīvainiem. Kas pa Jimu? Viņš bija tā kā bērnu šovu vadītājs, viņš bija tā kā, lielākā zvaigzne. Es zinu, ko tur runājām. Jā, šo dabūja no Elizabetes, ka viņi iecēla tā kā bruņinieku kārtā. Viņš nomet vienkārši kaut mēnesi vēlāk visu tādu. Viņš bija tā kā šausmīgākais pedofils, kāds bijis jebkad. Jā. Viņš par savu naudu uzcēla slimnīcas, bērnu slimnīcas biežāk. Viņš bija esmu menedžers slimnīcā, un viņam ļāva staigāt. Doktors klauns. Jā, viņš iet un nakts vidū, tur vazājas pa visiem, tā ir viņa slimnīca, viņam tur viņš staigāja pa kādiem pacientiem. Viņš vienkārši gāja, tur uzmācās, tad bija kaut viens, viņš bija kaut kāds bērns, kas bija paralizēts vai komā vai kaut kas tāds, viņš jau nevar kustēties. Viņš vienkārši gāja, sāka fingerot viņu, tam līdzīgi. Viņš vienkārši ielēja pat naktī pa logu, fingerot to tur, un tur tas, kas blakus gulēja vai kaut kas tāds, vai tas, kas gulēja, viņš pēc tam tur stāstīja, ja es guļu, nahuj, tur man sāk fingerot. Es nevaru ko iesākt un līdzīgi. Viņam bija tā kā ļoti slim tie stāsti, jā. Tas bija viens no visslimākajiem džekiem. Jā, es arī skatīju, un viņam bija kaut tā kā vienkārši rinkops pēc rinkopām, kaut kāds tā kā gadiem ilgi dekādām, vienkārši kaut kāds slims, insane.
Jā, bet viņš arī izskatījās tā kā. Viņš arī izskatījās burtiski tā kā tu varētu sagaidīt. Jā, jo, ķipa, nu labi, tagad viegli pateikt, jo, ķipa, bet, ķipa, intriguoši tas Louis Theroux, ka viņi nointervēja kaut kādu stundu ilgu dokumentālā, ka viņš viņam sekoja līdzi. Viņam gan tas izskats, gan uzvedība tā, ka viņš slēgt tagad tā kā slēpjas tādā tā kā maskā un tās tā kā, nu, jocīgs, ka tu nevari vispār tā kā saprast. Viņš bija tās ļoti jocīgs un, ka tu tagad liekas, tas bija loģiski, ka viņš, ķipa, kaut ko viņš slēp tās, un viņš slēp to, ka viņš bija šausmīgs pedofils. Louis Theroux bija dokumentāli? Viņam bija šī stulba situācija, jo, ķipa, ja tu vēlies kaut ko par to cilvēku uzzināt, par to Jim, kā viņš sauc, par to pedofilu, tad, ģibā, vislabākais, kas ir ko skatīties, ģibā stundu ilga dokumentālā filma no Louis Theroux, ģibā cits, kaut mazā intervija, kaut kas tāds, un tam Louis Theroux bija, ģibā, kad visam, ģibā, teica, nu, ģibā, lielākais sižets, ja bija stāvējis kaut filmē, ģibā, un tu neko neteici, tu biji tā kā viņam, ģibā, šos dīvainais čoms mākslinieks. Viņš jau, es jūtos sūdīgi, bet, nu, bļā, es tā kā nezināju, un mēs neviens nezinājām, ģibā. Viņš jau, es jūtos tā kā tiešām šausmīgi, bet, nu, man nelegad, es nepamanīju, tā. Tas būtu tā kā, ka mēs uzfilmējam doķiem par kaut cilvēku. Un viņš beigās kaut kāds monstrs. Viņš jau ievēr kāju nahu. Jums ir labākais avots, jūs tikāt vistuvāk viņam tagad. Ja tam Louis Theroux ir labs dokumentāls films, jo viņš tā kā ļauj cilvēkam kaut ko atvērties. Viņš vienmēr tās tā kā kind of confused izstāst, un cilvēki viņam kaut ko vienkārši saka oversharot vai ķipā. Jā, viņš ļoti tā kā, viņš izliekās, ka viņš tās pastulbs ir. Tās, nu, ķipā, tās naivis tā kā puisītis. Ka viņš pie tiem nacistiem aizmauc un nevis tāds, actually rasisms stulbs ir. Viņš noslēgsies sevī. Viņš jautā tāds, kas tieši šis tagad? Viņš tagad bērniņš jautā, un tad viņš skatīties, ka viņš kaut kāds dienas pie tiem nacistiem dzīvo, kad pirmajā dienā viņi tu BBC nahuj, viņi tu blēditēs visu kaut kā, un es neko daudz neteikšu. Kaut kā 5. dienā, to Louis viņš liekas, tāds puika, viņi tagad ļoti atvers vaļā un stāst visu kaut ko. Tas stils ļoti labs. Jā. Viņš vēl taisa kaut ko nesen redzējis. Viņš kaut ko nedaudz, bet viņš pēdējās, man liekas, pamainīja stilu, jo tu biji tieši, jo viņš tagad tiešās konfrontējošāks paliek mošam, tagad paliek zē balotiem kaut kādiem nacistiem un kaut kādiem monstriem, ja tu, pasās sīgāk. Viņš tagad tāds, nu, biežāk ko pasaka, ja, nu, tiešām, ja tā bija, tu biji kļūdies, tagad, vai fake news, ko tos lasīs, vai ko tādu. Jā. Ja bija šī apniņa, može būt tādam. Inčīgs bija dokumentāls films, skatījos, viņas taisīja Werners Hercogs un arī citi režisori, kur viņi gāja pie čuvakiem, kas ir notiesāti uz nāvi, ķipa, kuriem pēc kaut kādām 2 nedēļām ir... YouTube'ā, man liekas, var nostīties. Ir YouTube'ā viņas, jā. Un te viņi, ķipa, tā kā, nu, riktīgi atklāja, jo parasti tie cietumi, viņi tur kaut ko vēl cer, ka viņi tiks vai samazinās sodu, bet tie tā kā riktīgi, nu, vienkārši atklāti saka tā kā kaut savu mindset un visu pārēj, tad jā, man pohoj, ķipa, vai ko tādu, ķipa. Labs saturs. Tas viņš, jā, es saskatīju, tas ļoti tāds interesants. Ko Džeks, jā, man iedeva 1800 gadus par maniem noziegumiem. Un pēc tam vēl nāves sodu. Man ir nāves sods un vēl 1000 gadu tāds okties. Jā, man kind pohoja, ķipa, tagad. Jā. Redzīju, ka bija tas stāri, nu, ķipa, par tā Krievijas terorāktu, ka viņu, ķipa, iedeva, nu, allegedly, viņu iedeva kaut kāds 2000 eiro vai ko, ķipa, piesāvēt. Ko tam tipa retarded guy. Nā, 2 štukas aizēja nošaut. Man tev halča vien tāds. Kas man jādara? Tev jānošauj. Jāizmoc krokus. Jā, nošauj visu, ko tu pamani. Un tad dabūs šos. Nu, es biju domājis celtniecībā, bet tu maksā baigi maz. Nu, davai. Jā, štukas ir dahu, jā. Tas ir 3 mēneši algas, tipa. Tas patīk, ka es biju ievēlkt tajā tiesā. Vienkārši tam čalam vienā bija maisa ap kaklu, ko tikai izmantoja, lai viņš ņaukt. Auss nav. Tad bezmazliet auss nozaļēt un pakārt, viņam pašam kaklā karājās. Viņi ievēlkt tiesā. Tas tik smieklīgi. Es nesaprotu, kāpēc viņi visi ļāva, lai viņus paņem dzīvus. Nu, tā jau Krievi nav baigi labi pret cietumniekiem. Un, ja tev noķer dzīvi, ka tu vienkārši šitās lietas darīs. Tāpēc jau es arī esmu viens no cilvēkiem, kuriem liekas, tas ir ļoti iespējams, ka tas Krievu psājāp, jo ķipa, pirmkārt bija ķipa, jau brīdinājuši ķipa, Amerikas Intelligence Agencies pirms tam jau ķipa, un viņiem ir labs security, tur ķipa, neatbrauc kaut kāda arī, kaut stundu nebrauca. Viņi ļāva aizskriet prom ķipa, tiem fujekiem vēl tā kā, nu es kaut kāds ķipa, weird stuff tur bija. Es domāju, jā. Nu es ticu, ka viņam bija, ka tie 99. Viņi tās, lai Čečni uzsāktu. Tā mēs tīc, ka viņi lika tos mājas dzīvokļus. Viņus bučs tagad pieķēra. Jā. Tas bija smieklīgi, vienkārši, ka bija tas dzīvokļus, ka lika tās bumbas un tie dzīvokļi eksplodēja pa laikam. Tad visi tie, kas dzīvoja tajās mājās, palika tādi, nu, skatamies, ja nu kāds aizdomīgs nāk.
Viņi būtu pieķēri kaut kāds cilvēks, kad esmu aizs iekšā, izsauc policiju, tur bija ģipā, tur sprāksvielas iekšā. Un tie policisti tad, mēs taisīsim preses konferences, paziņosim, kaimiņu malāči iedzīvotāji paši pamanīja, uzmanīja mums. Un tur bija tiešām tagad sprāksvielas un taisam konferences. Un tad ģipā 6 atmāc, viņi to čalu palaidoši vaļā un ģipā tās, nē, mēs sajaucām visu kārtībā. Kad tie gan bija FSB. Bet šitajās, es domāju, kā jēga, tāpatās, Putins jau viņam pilnīgi var. Viņš jau tāpat dara, ko vēlās, viņš jau mobilizē, cik vēlās. Nē, tādā ziņā, ka viņš vienkārši, tā kā get people fired up, jo man liekas, ka cilvēkiem ir zāja balta kā konstanti. Kāds karš, un tādā garā, tev jāsūt kaut kāds savs dēls, karot, un viss tas, un tas iedod kaut kādu urgency, ka, tāds, un pasies tie Ukraiņi, nahuj. Jo Amerikas right-wingeriem bija tā kā jau pēc, skatījos, Alex Jones, kaut kāds David Sacks, jau pēc stundas viņiem tāds, ir ļoti iespējams tie ir Ukraiņi šo izdarījuši. Tā kā uzreiz tas viss, tā kā. So, es domāju, ka viņš diez vai to izplānoja pats, bet tā kā viņš maybe let it happen, vai kaut kā tā, bet, Jā, moši, kas nebūtu šokā. Nevar zināt. Bet jā, tieši Amerikā daudz, ja uzmanieties, un tādu, ko jūs nākoja? Ko jūs nākoja, man tā mēģina biedēt? Nebūs nekas, ko vienu dienu vēlāk tas opetē. Jā, tas katrs čovaks izskatījās kaut kādā tiesā, vienkārši kaut kāds empty shell, tāds maziņš pelēks, kaut kāds izpūris pilnībā, tāds skatu, ka viņš ir redzējis kaut ko insane. Brīnās, ka tev spīdzina Krievu. Jā, un viņi vēl galvenā, tā kā, un visiem vēl tā kā ir with it. Zin, kā, Amerikā viņam tāds, viņi arī spīdzina, bet viņam tāds, mēs advancētās interrogation tactics jau. Tā man nevar pamanīt, jā. Krievijas televīzija, viņam kaut kas bija daudz, vienkārši kaut kā čurka. Bez aulas satat puiši. Bez aulas, sit vienkārši, ko tu nahuj izdari, ko? Visiem tāds, davai, ja sitam viņi nahuj. Jā. Tas ģibas tūl, ka citādi, kas vēl viens zīme Krieviem, ka viņi tādu šausmīgi tos, ka viņi spīdzināja tos cilvēkus, bet tāds, ja ko tādu lietu izdara, tad tu nevēlas baigi aizstāvēt, kāpēc viņi spīdzināja, labāk, tas ir tagad stulbi, bet, tu nevēlas, ka publiski, esmu tā kā terorists pusē tās. Jā, mums jāatcerās par humanismu. Jā, viņš vēl nav notiesāts tās. Tad nevēlas nāk kaut kādā ASS fujaka aizstāvēt. Jā. Divas nekādas bērnas nošāva, un viņš iešauja to puisītim 7-gadīgiem galvā. Un tas, es viņu nespīdzinātu, bet, es neiešu, sūcēties publiski. Kāpēc jūs spīdzināt? Jā. Es saprotu. Tas labāk jādara kaut kādiem privātiem mercenaries. Es ceru, ka šis Dāvida Krūmiņa gentleman klubs kļūs par ko Latvijas mercenary unit. Viņi būs, jā. Izaudzināts, ka Latvijas leģions. Ja tu biji, kas bija tajā čatā pirms par nobanoju, tad kaut kas jautāja, kad mēs izveidosim savu organizāciju. Kaut kas tieši tā jautāja. Un viņš tāds, tas ir Dāvids atbildēja, čatā, nē, dzīvē mēs visi izrunāsim. Viņš neteica, nē, šī nav kaut kāda militāra organizācija. Mēs esam gentleman klubs, viņš tāds, dzīvē. Paga, WhatsAppā nevajag tas. Jā, tas bija vispār rēcīgs Platlēns, Kārlis rakstīja viņam, vai... Tu, cik saprotu, mēģināji pievienoties Gentleman klubā? Es pievienojos Gentleman klubā WhatsAppā. Bet man izmet, jo no sākuma es pajautāju. Tu biji no sākuma viens čalis, iemet, tu sveicins visiem džentlmeniem. Es iesāku dienu, lai veicās visiem. Un es atbildēju, savu balsu ziņu, jā, tu sveicins, smuka dienu šodien, moš kāds džentlmenis vēlas iet, tu pastagāt gar jūru, pa kādu biznesu aprunāties, kaut ko tādu. Tad man Dāvis teica, no šī tādu spam neliec, jā, tādas ziņas nesūta. Tu kādu laiku neko nesūtīji, tad viņi plānoja to džentlmeni balīt. Un tad kaut jautājumu, vai man būs kur mašīna nolikt, vai man būs kur palikt pa nakti. Un es jautāju, vai būs vieta čaļiem, kur padējot kārtīgi. Tad viņš teica, nē, tas nav ok, mums nav pa vienu līniju jāveic, un viņš man nobanoja. Un pēc tam viņš nāk ielika video no balīt, ka viņam bija vieta, kur dejot. Tur bija video, kā 15 čaļi dejoja. Tad to, ko es jautāju, man nobanoja. Un tu beigās bija tieši tagad čaļi danču balu. Jā. Es neredzēju video, tā kā footage daudz no tā paša video. Es skatījos to tā kā viņa initial, ko viņš izziņo. Tur bija tāds kodeks, un viss tur tas pa džentlmeņiem. Kas ir kodeks? Džentlmeņu kodeks. Tu nekad neasāji citu džentlmeni nelēmē polīdzi. Tie 10 punkti noizīgi. Džentlmeņu. Jā. Bet būs kaut kāda tagad, man liekas, vai pat nav iznācis, vai kaut kad iznāks, ka viņas filmēja tas ģimeni bez filtra, vai ne, viens un ģimeni burkā, vai slavnības bez filtra. Tad tajā būs jāapskatās, kā tur izskaties iekšā.
Bet bija arī tā kā viņu pašu vlogs, un bija vēl pat arī televīzija, ja tu saki. Jā, jo viņi filmē to Keitiju Tinderbergu gan jau. Un tā Keitija Tinderberga tur spēlēja violu. Viņa tur spēlēja visu tās tā kā, kas tādu puka, es domāju, ka viņi plānoja, kādas dziesmas likt, viņi tā domāja, kas tādu čaļu mūziku, tur Godfather team, Casino team, tur Godfather 2, tur El Chapo, tā Narcos, tā dziesma, ka tā sākās. Viss tās, tāds puisīšs. Jā. Tas tik rēcīgs lārps, tas tā kā šis tā kā kāds. Tā kā puikas, puikas pieauguši, kaut kā. Viņš mēģina būt tā kā Andrew Tate, viņš palika ļoti bagāts un slavens. Jā. Es būšu tā kā Latvijā nav Andrew Tate. Viņš būt Latvijas Andrew Tate. Jā, tā kā būtiski, jā. Kas es nebūtu, lai gan viņam, ja viņš pa naudu ņem, tad viņam vajadzēja sākumā plētāk, lai viņš dabū kaut kādus jauniešus mazos. Jā. Pagodu tā kā simbolisku naudu, ka viņš palika pa nulēm. Ja tu sākumā jautāt, 300 eiro no cilvēka pa vienu vakaru, tad atnāks kaut daži. Bet tev vajadzēja, viņam vajadzēja vākt daudzus cilvēkus, un tad citādāk savākt naudu no viņiem. Tev atnāks kaut kādi desperate čoki, kur ir tā kā, varbūt izšķīrušies no sievas vai ko tādu, tā kā, kuriem tā kā, kur riktīgi tev idolizot, vai kā tāds. Visu kaut kā tev, monitorēt, apkārt visu vakaru, tā kā kaut kāds mušiņas būs vodi. Nē, jo tie, kas bija, viņi izties moši kaut, kas sēž ofisā, un viņi tādi, tur man pamet meiteni, un es nejūtos kā vecis, bet šīs nahoja fujas bija Franču leģionā, un tam līdzīgi, un tu, tas, ko viņš tās, man patīk viņa attieksme, viņš tas stuff guy, Jā, kā būt vecim, nevis nahoja, es nejūtos kā vecis, tam līdzīgi. Es nemaksāšu 300 eiro šim cilvēkam. Jā. Kas ir 300 eiro ar manu office algas, jo es strādāju 5 gadus office, es jau ticis augstāk, Kas Džeks, kuram būtu tā kā problēmas no HR pēc kaut kāda office tos, kaut kāds izdarījis kaut kā. Gan viņš iedzēt, viņš sāka izteikt komentārus, pa ko viņam, valdi, tu mūsu office dāmām tāds divējāds komentārs teica, ka sievietes citādāk domā, ka viņam nav jābūt līderi pozīcijās. Tā īsti nevar teikt mūsdienās, bija daži, kas sūdzējas par tevi. Tu esi labs darbinieks, bet mēs neiesim nekur tālāk ar šo, bet jā, bet nākamajā balītē var būt tā kā tu alkoholu bija šīt mazāk, jo, kad tu sāki teikt, tad daudz jūtās tā kā apvainojušās. Man vienam čalam, viņš bija tā kā nesens darbinieks vienā kompānijā, un viņam bija situācija, ka, cik es saprotu, viņš kaut kādā meitē vai kā, un tas kāds random džeks tā kā ķelas vai ko, viņš tā kā bija, tāds, kas jau ko kojās, tur visam vai kā, un viņš viņam fucking metā ar šampaniešu pudeli. Tam čalim? Viņš netrāpīja par laimi, bet tā kā, es nezinu, vai viņi atlaid beigās vai nē, bet tā kā insane. Šampaniešu pudeli diezgan tāda smaga. Tu var nogalināt. Tīpaši pa pakaus, jā, tas bija tā kā diezgan fucking crazy. Ka viņš bija, greizsirdīs, ka viņš dāmām sarunājās. Es nezinu, most likely, kāds cits, Tas ir bailīgi, ka tu, es neesmu bijis tādās, bet, ja tu esi kaut kādā office balītē, tu esi jaunāks, un tu piepasies un pamosies tāds, kas vakar notiek. Ja man ir kaut kāda cita, tā kā pazīst tās, es nahuj piepasos, un beigās es biju šito teicis un šito darījis. Tas ir bailīgi. Plus, jo tev tie cilvēki pēc tam jāstiek. Viena lieta, ja es kaut kādā bārā vienkārši apisos, tas baļākais apkaunos tev, tas bija stulbi, bet, moš kāds man pazina, bet es tos cilvēks nestikšu. Bet tev katru dienu viņi jāstiek. Tu meti kaut kādam fujikam pudeli pa galvu, pēc tam dienu vēlāk tāds, sveiks, šolās atvainoties. Kas tev gan nositu balītē? Printers nestrādā, tur vai cartridge nomainīt. Jā, klausies, var Zoomā sazvanīties, mums tur meetings, tur mēs tev ar failiem, mums ar failiem jāsamainās vai kaut ko tādu. Jā, es nekad neesmu bijis office tusā. Es nekad neesmu strādājis office. Jā, es ne. Jā, es māc kādreiz līdzi, tāds paņems un līdzi. Jo man liekas, ka viņi tur baigi heavy, viņi riktīgi tens. Visu nedēļu tur, arī nevar īstā atvērties, vai ko, tāds, davai dzeram, un tur var aiziet diezgan hardcore, es domāju. Īpaši tiem cilvēkiem, kam tā kā joma, kam tiešām ļoti daudz stundas jāstrādā. Tu es kaut kas nezinu, kas būtu tā kā, nevis, ka kādā basic office darbā, bet, ja tu esi kaut kāds advokātu ofisā, ka tu baigi nodzinām vai kaut kas tāds, un iet, kad tu uzstājas ballī, tad, ja man bija pasniedzēja augstskolā, kas bija tāda stingra sieviete, tāda stingra pasniedzēja. Viņa bija diezgan jauna, nezinu, zem 40. Viņa bija tāda stingra, nopietna, namlīdzīga. Un man, kas mācījās man kopā, viņš beigās strādāja tajā pašā ofisā, ka viņi.
Viņa bija viena oficiāla balītē. Viņš pastāstīja, ka viņi tu vienkārši pārpasaules blackoutā. Un tu vienkārši tu no sākuma tu kaut kādiem fuikiem, tu mīcās, tu gāžās gar zemi un tam līdzīgi. Un tad viņi atnāk atpakaļ, tā dod tādu stinga nopietnu sievieti. Bet, ja tajā balītē, tagad tiešām tu nahuj 2 nedēļas kāpājies, kas 10 stundas dienā. Tad vienu dienu es vai atlaists kārtīgi vaļā bijis. Jā. Un tāpēc arī Wall Street džekiem, tā kā kādam finanšu lietām, ka tu esi, rīktīgi stresains, intense, tāds uncertainty, ja tu veic, viņi arī, tā arī laida vaļā, Tad tev uzveicinās Didī balītēs, un ko es izdzeršu 2 saules. Es būšu blackoutā Didī balītē. Tad tev, sūta video, tu zini, ka šajā bija 14 gadas, es pīsis. Es biju uzvilks, es neko neatceros. Jā, es biju dusmīgs. Man vajag, lai tu aizsūti tiesnesim vēstuli, ka esmu labs cilvēks. Lūdzu, nē. Man jautās oficiāli, ko es sūtu par P.D. atbalstošu vēstuli. Es nevaru sūtīties. Es Bet viss trakākais šajā P.D. situācijā, un kas par ko man bija personīgi visskumjāk, bija Justins Biebers. Ka viņi ķipa tur? Jā, Justins Biebers, tā kā kādu video, kur viņam 14 gadi, viņš tikko kāds palicis slavens no Baby, ķipa. Prasa kāds Didijs, viņam tur laksas, mēs ar Justinu izdzīvojam 14 gadnieku sapni šobrīd, un viss tāds, visi gribētu būt viņa vietā šobrīd. Tas, ko mēs konkrēti darām, mēs nevaram pateikt, bet esiet droši, ka tas 14 gadnieku sapnis. Un Justins tāds, jā, tā kā, un viņš esmu uzņēmies aizbildniecību par Justinu. Viņš tāds, jā, un Justins tāds, jā, būs jautri, tā kā Ašers, arī viņam bija, bez mazliet viņam kādi talking points iedot, viņš tā kā pats pārliecinās, ka safe ir. Viņš tāds, jā, tā kā Ašers, viņam ar tā bija. Un Ašers arī P.D. paņēmis viņu aizbildniecībā, un tur. P.D. bija Ašer paņēmis aizbildniecībā? Kāpēc viņš ņem mazas puisīšu aizbildniecībā? Kas jau ir very weird, bet tāds, tā kā, jo mēdījiem tāds, jā, viņš tā kā krūtais reperis, vai ne, un tas tā kā, salsei. Tad viņš pīs Justin Bieber. Very likely. Un tad ir viens ļoti smieklīgs grafiti, kas viena no vispār manām mīļākajām bildēm, Fall Time, kurai Justins Biebers zīmē grafiti. Viņš zīmē kaut kādu melno, kurš tā kā izskatās tā kā, tie bored apes, tā kā buris tā kā pērtiķi zīmē, ar kaut kādiem tā kā zelta, auskariem un nose rings un tādā garā, un viņš viņu zīmē, un tur ir uzraksts, captions, this is my escape. Jā, zīmē, ir asistīs. Un tad, tā kā, kāds čāls ietvītoja, jā, tā kā, kinda crazy, ka, viņš, viņš zīmē savu kādu abuser vai kaut kā tādā. Monster, this is my escape, tas tāds, Nē, īstenībā, es to bildi zināju, kas tāda ļoti smieklīgi, viņš būs, kaut rasistiski mēka, ja ķēdēm uzzīmē. Kāpēc es publicēju to, bet tas ir Didijs ar ķēdēm. Jā. Un viņš pateiks kā pusdzīvnieku pat ne rasisms, bet tas bija monstrs, tas pusdzīvnieks, viņš pat nav kā cilvēks. Esmu cilvēks, viņš man tagad uzmācās uz viņu, ja tu uzzīmē, jūties, esmu pateicis psihologam savā ziņā. My escape, crazy. Jo, Justinam, obviously, kaut kas viņam nav, Viņam arī bija tāds periods, arī viņš ir tāds jocīgs, Džeks, actually, izaudzis. Jā, ja viņš bija tāds, viņš bija zināms kā smukais čalīts. Tad iemēs, cik daudz pedofilu, tajā jomā. Un viņš tā kā smukākais no visiem. Visi viņu vēlas izprast. Jā, viņš tas sievišķīgs vēl tas ir. Tāpat kā tev ļoti smuka meitene, kaut 18-gadīgā, tu bļaus tās seksīgā dziedātāja. Un visi producenti, būtu labi nokuļīt viņu. Tāpat, tam Justinam Bieberam bija. Yeah. Bet viņam visu laiku uzmācās. They're crazy, yeah. Passing around the Bieber and fucking nabaks. Bet tātad, jā. Tas ir kā Wild West, jo tu pamēģini nahuj nesmaksāt kaut kādā tīpašos citā valstī kā Baltais, kad noliec mašīnu. Es biju tagad Kostarikā. Tas bija vienīgais skēms, ko es reizēju. Viņi galīgi nav tāds skēmotā valsts, tu visās čil. Bet vienīgais skēms. Parking skēm. Ja parking skēm, ja mēs gājām uz pludmalu ar kājām, un tu stāv tā kā ielas malā,
un ielas vidū stāv fujak un tagad bloķē ielu. Un ja saka, nē, sveiks, nāc parkojas lejā pie jūras. Un citādi, bet es braucu, ir taisni. Bet viņi tagad nostājas ceļu vidū. Un viņi mēģina dabūt jau mašīnas. Jūs gan jau šeit pie pludmales bloķēja ceļu nāca lejā. Viņi tagad dzena spēku. Un tur kopā bija kaut kādi 15 vai 20, kas visu laiku mainījās. 20 cilvēki. Jo mēs tieši aizgājām pārējais blakus uz tās ielas. Un es skatos, kas tur notiek. Jo tā nav skama valsts. Es esmu, tie tā kā valsts darbinieki, nevar būt, kas par biznesu. Un viņi beigās, tā ir publiskā pludmale. Viņi dzēna visu lejā, un viņi liek to maksāt par to. Un to tā kā piepisās. Viņi redīgi tādi, jo visu tādi mīļi tie valstī tādi čilotāji. Un viņi bija tā kā tiešām visi tādi tā kā... Paga 15, 20, nu, es domāju, viņi mainījās, jo to stāv ķipā uz ceļa kaut kādu 7 kopā. Ķipā 3 vienā pusē, 3 otrā, un viens bloķē ceļu. Tad tas ceļš ved uz pludmali kaut kādus 100 metrus. Un kad to ceļu stāv ik pa 20 metriem fujek, un tad ceļa galā, kad parkings beidzās, stāv krēslā sēž kaut 4 cilvēki. Krēslās. Viņi kopā kaut 20. Es domāju, atmaksājas, kāds parkings, kurš maksā kaut $3, kā viņš Nē, tas maksāja kaut 2, viņi saka visiem auto obligāti šeit jāparkojās. Viņi pat mēģināja piepisties, teiksim, es neparkošos šeit. Viņi tā, maksā kaut $20 par pusstundu, tu 40 stundā. Komisks summa. Un pat citādi, tas ir cita. Viņi tādi, tu tev nobrauc lejā, tu kā aizņēma vietu. Tu maksā 20 tagad. Viņi tā skēmoja. Visi tie cilvēki, tu paskaties, viņi, jo tie valstī viņi nekad nav ļauni, kaut apkalpojušā servisā. Zināju, kaut tā kā siltā valsts, viņi tādi, tu ko sajās, viss čil, pohuj. Bet tie fujekneši tādi, kas ir, nevar šeit, un tad, viņi palīdz, ieparkojies to, es teicu, blakus noparkojies. Ja man būtu privātās parkings, es bļaut, tu, neapievies, viņi visi vienkārši kā skēmeri. Es domāju, es negribu snīčot, bet man gribējās uzmanīt mentiem, lai viņus vienkārši nodauz. Jo tie mentiem pašiem besīt, kad viņi jau bojā vajag visiem, viss, kas sēž blakus, tu redzi aktīvu skēmu, viss, kas izkāp pludmalē, man skēmo. Jā, tas ir diezgan intimidating, ka tev skēmā nevis viens cilvēks, bet kaut 20 fujek, jā. 20 fujek. Es sēžu, domāju tāds, kā tā nopelna, ja tev 20 cilvēkiem visiem jānopelna. Tur nebija baigi milzīgs parkings, tur bija vieta kaut tām 10 mašīnām. Es nezinu. Viņi jautā, ja tu pieskaries tai stāvvietai, tev jāmaksā 20, ja tu paliec pusstundu 40 kaut kas tāds. Es tik uzlūdzu, es skatos, un tas, kad viena lieta, ka tu skamo, viņi jau tā ļoti nepiekalēja pat visiem, ko viņi skamo. Tad vismaz tā kā izliecies. Tā kā ļaun, tas nav skēms, tas ir tā kā vienkārši tas, tā kā, ka tev kāds fucking turēt ierots pie galvas. Jā. Nē, teorētiski tu tas ir noziegums. Es skaties, viņš viens čalis lecās, viņi ķipā, kaut 20 minūtes, kad Baltais, jā, kaut kāds Eiropas valsts. Un kad viņam jau no sākuma piepasās, viņš no sākuma tur mēģina skaidroties. Un tad tas čalis, es pamanīju, ka Baltais apies, ka šis skēms, viņš tad es maucu, ja es neko nemaksāšu. Un kad tas tu jau stāvēji, tad 10 minūtes diskutējot, un tev jāmaksā. Tad jau ilgi lecās, un viņš beigās, man liekas, nesmaksāja. Man bija tās, davai iepisi. Viņš vienkārši dusmīgi skēmē ļoti kaitinoši. Jā, bet kāpēc tur nebija policija? Policija uzspiegta. Policija arī dabūja daļu no tiem 20 eiro. Es pēc tam pētīju tieši sīkāk, ja mēs mēģinām, iegooglējam, vai tas ir skēmis. No sākuma skatos, tas nevar būt, ka tie kaut pilsētas darbinieki tagad bez vestēm. Es domāju, nahuj pilsētas sūtīt 20 cilvēkus uz vienu parkingu lotas. Pašvaldība maksā 20 cilvēkiem algu. Bet jā, mēs beigās skatījāmies, tu bija kaut cita kaut. Viņi ik pa laikam, tu laikam šitā schēma uztais. Un tad tu bija sūdzības par to pludmali, ka bija vienā vietā tāda skēmotāja. Jā, kaut kāds tā kā rīktīgs, birokrātiskā procesā iegūts pasūtījums tāds, mums būs 20 čuvaki, viņiem visiem algas jāmaksā no valsts naudas, viņiem vajag vestas iedot, tur stāvēs visu dienu. Ja mēs skaties kaut kādas izmaksas valstī, ko mēs varam bišķi samazināt, palielināt, cik kā maksā, viens parkings pods 10 mašīnām, mēs maksājam 20 cilvēkiem, tur bija viens vajadzīgs. Jā, Latvijā ir brutālāk un vienkāršāk, ka viņš to atstāja nepareizajā vietā, un to kāds izdur riepas, vai tā kā apķēzīja mašīnu, vai ko. Bet tas pat, savā ziņā, nevajag sadūt riepas, bet tāpat laikā ir kāds speciāls, lai atstāt. Ir vairākas reizes, teiksim, vienu reizi, tā kā varbūt viņam vienu piedod. Bija kaut kas super svarīgs, vai viņš sajauc kaut ko. Ja vairākas reizes, tad iespējams, bet... Ja man būtu laikam, ja kāds zinātu, ka viņš nedrīkst likt, un viņš ik pa laiku, tā kā bieži atstāt, tad es būtu dusmīgs.
Esmu tu apgulsies vienkārši. Tagad noliks somu kā spilveni. Man pie tevis nevis pārdod riepu, bet man noplēs numurzīm pusi. Bet to jau viņi krīt pat, ik pa laikam nost. Nu, nē, ķipa, viņi sāk krist, kad noplēs kāds. Es biju asājis, pie tevis tieši nevarēju, ķipa, es pie... Pagad tapašielā vai šite? Tapašielā. Jā. Moš kaut sīkie noplēs. Bet man bija viena psīka sieviete, kas... Likās tā kā pārsteidzoši laba vieta. Jā, ja kaut kāda omīta aizņēma savā galvā to vietu. Jo man tieši pie mājas lejā, kur visu laiku mašīnas, bet tur viena vieta pie koka, un to laikam nevar likt. Un tur ik pa laikam kāds atstāja, tad tā sieviete momentāli izsauc mēnus, tajā pašā sekundē izsauc mēntus, un iet, man kaut kaimi nāk mēntus sūdzēties, un katru reizi psihoja, man kaut kādu sēnčus, kaut minūti izlaid. Viņi tādi, kas te notiek? Nē, es visu policija! Mēs pušķi sakām, mēs noliekam šeit, es uzēju augšā paņemt lādētāju, un mēs ejam lejā, viņi tādi, man vienalga, es jau izsaucu policiju. Bet nezinu, kas tajā spotā bija, vai tur nebija ļauts, vai tas bija mentāli viņai tā vieta, vai kaut kas tāds. Ļoti svarīga vieta. Bet viņi psihoja. Tur jau kāds vīrs nomira ar something. Jā, moška, vai apbadīts vīrs. Man uz kaimiņiem izsauc, es jūtu, ka es dzirdēju, ka atnāk policija pie kaimiņiem, es loģiski pieeja pie atstiņas un skatos, kas notiek nahuj. Tad bija, ka viņi tā jūsu mašīna, tur tieši, es vēl tik otsēju, tad jā, tā sieviete visu laiku zvana. Cik viņā gadu tā sieviete? Kaut kā, pat nebija baigi, vai kaut kādā 60. Es viņu vienreiz tikai, ka mēs gājām garām, viņi tā jūsu mašīna. Jā, mēs jau dodamies. Momentā savāciet. Jā, viņai vajag iečalāt. Pasņi, iečalā. Sauc viņai bļaut pretī. Man bija nereāls skaļs. Viņai nē, bet es šitā, kad dzīvoju tā pašielā, tev ir tā kā miskas, tev jānes uz vai nu vienu pusi konteiners, vienai mājas pusē, bet es visbiežāk metu citā konteinerī, jo, ja es eju uz pilsētu, man uz to pusi nāk iet, tas neiešu, ka līkumu izmest, tas vienkārši izmet, kas ir kaimiņiem miskastē. Un tu omas, kas ēdēja laukā uz soliņiem, un staigāja, viņi es pieeju pie miskas, viņi skatās uz mani, es paceļu, un taisos mēs, viņi tādi, jūs no šīs mājas, jūs šeit dzīvojat? Un es sāku nē, jo es nezināju, ka tur stadīs tādi, jums jāizmanto tā miskasta, te visi met, mums lielā komunālē. Cik tev palielinās komunālē? 1 centimetru, pat ne 1 centi, jo miskas nav dārgākā. Un kaut kā, es gāju mēs atkal piesājās citom, jūs šeit dzīvojat, bet krieviski. Es tāds, jā, šeit dzīvoju, kādā dzīvoklī? Es tāds, 45. Tāds nebūs. Jā, es vienkārši tā kā atpisi. Bet es vienu maz miskas mēs. Tad vēl viņi ko jautā, krieviski. Es tāds, es latviski nemāku. Nē, es krieviski jautāju. Es nesaprotu latviski. Es viņai atbildēju latviski. Viņi jautāja krieviski. Es tikai krieviski māku. Bet es jau jautāju krieviski. Es to nesaprotu, un es gāju tālāk. Jo, viņi apjuka. Jā, viņi apjuka. What the fuck, kas? Ko es jaucu? Un tā, es saprastu, ja viņiem tiešām būtu jāmaksā papildus 9 eiro mēnesī dēļ manis, bet viena miskas biežāk jāizdara mēnesī uz visu poģi. Tas tā kā 40 santīmus visiem izdala to. Tā valdība, viņi padara tos pensionārus stresains. Viņiem maz savu, viņi pasās katru mēnesi, viņiem maz alga. Kaut kāda nauda, ko viņi ielika OneCoinā. Viņi skēmē kāds čalis, kas nāca pie durvīm piedāvāt nopirkt kriptovalūtu, un viņam nelikās aizdomīgi. Bet tā bija vai nebija? Jo, es esmu lasījis par omēm, ko skēmē. Jā, es nezinu, vai konkrēti tā, bet tajā līmenī. Viņš atnāk pie klāvienu. Ko tajā omēm vienkārši? Tas noteikti bija kaut kāds direct sales. Varbūt tas vai arī tāds atnāc pastījies prezentāciju, mēs kaut kādā Radisonā prezentācija. Jā, vecs cilvēks, visu laiku tie skēmē. Stulbi, tu paliec vecāks un tas auto vieglāk apis būs. Tu nāk lauvē, mēģina atņemt naudu. Saka, ļoti nesmu, ka tev cits cilvēks. Tev piedāvā kāds jaunās monētiņas. Tu kā pensionārs īsti nesaprot, kā konceptualizēt. Tu coši tas kāds jaunās, tu kaut kādi jaunie gold coins. Plus viņiem bēdīgi, viņiem bieži, zinām, kādām omēm zvan uz mājām. Un viņi pat apiet sākumā, man tā kā pohitu, ko viņi piedāvā, bet ja viņi tur skos vienturnīgs no ģimeni. Šodien es pārināšos kādu stundu, jo man neviens cits nav. Tas labi, es nopirkšu kaut kādā apdrošināšanu pohitu. To tu beigās sāki skēmot. Es kaut kādu mēnesi, tad, kad es biju maziņš, man bija 4 gadus, man kaut kādu mēnesi bija domas, varētu būt čalis iet un pārdod putekļus sūdzējas pa mājām. Bija kāds čalis atnācis pie kaimiņiem, un mēs aizgājām pastīties arī. Tas bija tāds
Wow, viņš tāds kaut kāds harizmātiskais čāls, viņš gribēja daudz ceļot. Bļā, ķipa. inčīgi. Viņš bija tā kā George Clooney's tajā filmā, kur viņš ceļoja apkārt. Jā. Man liekas, tā tikai Amerikā notika 50. Es nezināju, ka Latvijā tā notiek. Kad klauvēt, ja pausu vajag, vai esmu nodemonstrēt šo jauno te. Bija tā, jā. Man tikai viena tāda pieredze, bet bija cool, ķipā. Brauns kauži. Es gribētu, ka es gribu šos maziņus skatos, ķipā. Jo tagad tiešām tā kā amerikāņu filmās to pieklauvēt. Tas bija tā kā filmās, kuras skatījos. Viņš bija uzvalkā vai tāds, Zolīts aģēbies. Jā. Jā, tad labi. Pirms viņš uzvalkā, jā, tāds salesman, ķipī, kurš iet pa mājām. Ja tas man vienmēr līdzies inšīgi, tas salesman, kas iet un ķipā. Tuk, sveiki. Bet Amerikā tas aizvien tā notiek. Jā. Viņam populārāks tas direct sales. Es atceros no Zviedriem, ko čuvak arī brauc. Tā kā ir kaut kāda lieta, ķipā, kaut kāds grants vai kaut kas tāds, kā brauc studenti un taisa direct sales Amerikā, ķip iet no mājas uz māju. Viens vīrs, kas pārtev grāmatas šitā. Viņš labi nopelnīja. Jā, šitas te tur... Tas pats, jā? Nē, vairāk tādi ir. Jā. Tieši to kādām labām universitātēm, man liekas. Jo man kaut kas stāstīja, kad... Jā, man tā bija universitāte. Bet tas bija kaut kāds taisīts, tā, ko amerikāņi zinām, tā kā grāmatu komūna, kas tā kā ik pa laikam iet un tev paņem tajā. Jā. Un tad, bet jā, likās no sākuma kaut kas man teica, viņš bļā, Amerikā tur klauvē pie durvīm, mēģina pārnot grāmatas. Nu, bļā, cik tu nākot nopelnīs, necik? Viņš beigās, ka tu tiešām tā kā... Jā, man liekas, kaut vairākus tūkstošus mierīgi nopelnīs. Nezinu, 4, 5, 6 tūkstoši. Man liekas, pa vasagots pat 10K izdeva kaut tādu pirmo... Tas arī labi kā kādam, nezinu, finanšu studentam, tu uzreiz vari investēt kaut kur vai kā. Sāko darīt. Nu, nav jau pasūdīgākais. Nu, vienīgais, ja Amerikā tas ir pieņemtāk. Latvijā tev būtu stulbi būt door to door. Bet Amerikā viss tāda, plus tā jauka lieta pārtot grāmatas. Tad vienkārši vazājas visu dienu staigā, sojas daudz dabū. Saulītē, kaut kā Kalifornijā zēbīs. Jā, kaut putekļi sūcē arī normāli, ķipā. Latvijā, vai ne, rudenī, tu brauc savu Audi apkārt. Vai nāžas. Klauvē pie durvīm. Naži, jā. Man liekas, ka naži arī bija, bet tad es nebiju mājās, ķip. Vai bija kaut kāds nāžu čāls? Jo nažiem tas ir ļoti labi ideja. Ja tev atnāk pilnībā jauna nāze, salīdzināsim ar tavēju. Un cilvēku neāsina nažu. Un tu vienkārši uzsver, tev tik super tāda smalka un tāds, manais tā kā, galīgs sūds. Tas, labi, es paņemšu nahuj. Ja viņš tiešām, ja tev nav, teiksim, tur, es nezinu, kaut kas visu laiku jāatjauno. Ja nāzes laiku jāatjauno, ja neesi atjaunos mēnešus, būs sūds tāds, tiešām tā kā. Būtu viņš jau nāžu pārdot. Mēs varētu podkāstā paņemt kaut kādu Top Shop. Mēs varētu sadarbību Top Shop un tā kā randamā video epizodēs kaut kādu video tāds. Tagad viesi dosimies pie virtuves. Un mēs kaut kāds... Mums vajag epizodes Top Shops, ka mēs pārdodam nāžus. Vienlaicīgi mēs taisam cīstu. Jā. Mēs kaut ko runājam par... Mēs ķipa tā kā ik pa brīdim pārdodam, tad mēs vienkārši aizplūstam, sākam runāt par tēmu. Tāds, kur tikko nopirka šito lietu vai ko tādu. Tas visu laiku atgriezties pie sales. Vai tas būtu tagad 90%, ka mēs pārdodam? Un 10%. Ka mēs, man tāds īsts stāsts bija līdzīgi. Un tad mēs atklājām pie nažiem. Un šis naži īsts tērauts un dažādos izmēros. Jo katram, es domāju, vajag mājās 6 nažus dažādos izmēros. Jā. Kā vidējiem cilvēkam. Es paņēmu kaut kas bija jaunāks. Šitais ir mans siernās, šis ir mans... Jā. Nē, tev vajag maizes nazu un vienu lielo nazu un vienu sviestu nazu un visu. Vienu tādu mazo aso arī noteikti. Kam? Vajag vai nevajag? Ir bieži forškos sagriezt kaut mazo sieru vai kaut dasu. Lai no jāņem pastāvēt. No, labi 4. Tā jau tāda ekstra ir gan. Jā, bet tad gan pietiek. Jo tev 5. un 6. nāzes tev nav vajadzīgs. Kas būtu 5. nāzes, pat nezinu. Varbūt pa vidām sieru nāzes? Man liekas, ir sieru nāzes. Tāds ir tukšs caurumu. Es nezinu arī. Nu jā, bet tas nav, man liekas, nāzes. Zivīm arī bišķi tagad tas nāzes tāds bišķi citādāks. Nezinu tik daudz par tiem nažiem. Man mājās vienmēr bija bērnībā fiskārs komplekts. Mums bija kaut kāda vismaz 7, 8 tipu naži. Nice. Man ir viena mačeta, bet ļoti labi tāda. Nu, īstās kā mačeta. Šeit? Jā, sapratu. Un plus, jo bija kaut senes, es skatos, zinām, kaut random huīni tādu, interesanti. Tad bija par kādiem, es skatos video par nažiem tieši. Ķipa, kas ir labs nāzes, kas kvalitīvs. Es pasūtīju kaut ko labo nāzi un asinātāju, bet kaut ūdens asinātājs. Tas ļoti labs tagad nāžu asinājums. Un es nemācīju ūdens asinātājs? Jā, tā viņš tagad slapies asinātājs ir kaut kas tāds. Ķipa baigi labais. Es viņu vispār nemācīju izmantot.
Un es dabūju citādi vienkāršāk ņemt. Jo es netiku galā, tu biji pa daudz ko tā kā Japāņu autis taisīs, ka tev ķipa ideāli jāsina. Bet viņš bija kaut tāds, viņš tagad tāds gluci. Tā kā gumijas gabals vienkārši. Jā. Tu nevari bijā gumijas gabalu uzasināt. Nē, es domāju, forši to tradicionālo nažu Man tāds, jā, tad es paņēmu tā skaņa, ko viņš taisāt patīk. Jā. Gatavojos. Kaut ko griezt, Jā. ķipa. Viņš tiešām paliek asāks. Tu paņem tās, ķipa, tīgot, ka viņš nav asas, tu uzasini. Viņš tiešām Tu pamēģini uz savas rokas, ķipa. Tas, jā. Domā, varētu nocirst roku ar asu nāzi. Tas ir iespējams. Ķipa, Kaulam teiksim, savā. jo man ir ķipa tas, tā kā mačets tipas, nezinu. Cik ir tavu mačet vai tā kā... Pagas atnesīšu. Cik viņi būtu? Jā, parādi. Jā, viņš tāds stiprais, viņš tādā nopietnā izskatās. Iedomājies, kad Japāņu džeku ar tādu. Viņš izsās, jā, kad tava galva nevar kaut zīdaņa galva šitādi, viņa jau cēk nost. Cietā tajos laikos. Viņš ir ass. Jau pat bišķi, es pieskāros zeķē un viņš šeit diezgan ass. Jā, viņam vēl tāds tā kā cirvja, ka var ļoti stipri uzsist. Jā, es nezinu, kā šos sauc, krūti. tā kā mačetveidīgais. Jā, bet tā laikam nav mačet. Mačet ir tāda iegriezta. Mačet tas, ko... Kvadrātains. Jā, šis tā kā mazs. Mačet kaut kas tāds, ko tu džungļos. Jā, džungļos, jā. Indiana Jones šeit tāds. Jā. Meklēja dārgums. Šis domās, ka tu ķipa gan kaut burkāni, gan kaut kaula gabalu mazot. Vai? Šis kaut kāds nosvīdis Japānis 11. vakarā, tur kaut biznesmeņi Japāņi dzer sakē, un viņš ķipa griež kaut kādas, nezinu, priekš sushi, ķipa kaut kā. Viņš griež lašus priekš sushi. Ot, jā. Tā šis domāts. Es kaut ko uztaisījis ar izmantojot šo nazi. Kas ir labākais, kad es sagriezis viņu? Es viņu paņēmu seņu. Tā kā daudz ko esmu griezis šo gadu. Jā. Kas ir labākais mīls, ko tu esi uztaisījis? Gan jau kaut kāds beef Wellingtons. Bet diezgan nevar nav. Viņš ir baigi modē palikt. Es pirmais Latvijā uztaisīju beef Wellington. Damn. Un tad viss nošpaka. Jā. Kas viņš bija? Tipa tavs steika gabals. Tas mīkstā steika gabals. Ietīts un tā kā maizīte. Pareizi. Bet es neesmu taisījis kopš, es skatījos kaut kādu Latviju. Ķipā šeit uz vakariņām. Man patīk, kā tu randumā ģenerē latviešu šovu nosaukumus. Jūs skatos, es tā kā lēkā. Slavenības bez vakariņām. Vakariņas no burkām. Četras koferiem? Nē, ka viņi iet viens pie otram ēst mājās. Jā. Gandrīz ideāls vakariņas bija viens. Gan es ideāls kofers. Jā. Labšos. Viena no tā, un tu biji ķipa, tu nebija, tu biji ķipa slavenības, bet tu biji tā kā dēlīs slavenības kaut kāds. Fujies vienā, lauku šovu sētā bija epizodē, un pie viņa ietēs kaut kāds, DJs, kas viens dziesmu uztaisīs Samantai Tīnai. Tā kā, neviens nezina, nevienu no tas cilvēku. Vai man patīk, ka tur ir kaut kāda ārsta randumā? Jā? Nu, bieži tur ir Covid laikā viņa populāra ārsta vai ko zinu. Moši, jā, Covidā viņa aizies savu propagandu. Pasaka, vakcīnas ir normāls. Bet tu biji ķipa viens, kas čalīs, un viņš taisīja beef Wellington. Viņš bija tāds jocīgs un autistisks. Tā kā viņam tās dīvains vibes. Man bija tāds, viņš taisīja manu ēdienu, tā kā mana speciālitāte. Kas viņš bija pēc profesijas? Ne, viņš bija vienā epizodē lauksētā. Tas. Okay. Tad viņš no sākuma gāja pie viņas, un viņš bija tāds, es pat ne, viņš tāds jocīgs vienkārši. Viņš jau ļoti neēti jutās, bet viņam tāds creepy vibes bija. Creepy? Jā. Likās, ka viņš varētu būt ļauns. Tagad es zinu to Luku Magnotu. Jā. Ka viņš filmējās tādos šovos. Viņš gāja, pieteikties, esam castingā kaut kādā, tur Life on the Beach, ko iepazīšanās šovos. Viņš uz tādiem gāja filmēties. Jā. Viņam Facebook kaut kāds 100 bildes ar sevi. Jā. Dažādos filtros. Jā, viņš izmanto filtrs kā čalis tāds. Jā. Viņam bija tāds jocīgs vibes, ka tāds, es viņam neatjūtos blakus. Jā. Viņš taisīja tavu labāko recepti. Nu jā, viņš jau samabēdēs to pašu, tā kā, ka viņš kaut es teicu šito, es tāpatās pie sevis vienmēr nodomāju. Un es neesmu kopš šās reizes taisījis. Jā. Man sabojā tas čals.
Kas tagad par jauno šovu? Es viņu neesmu vēl pastījies. Es Kāds jaunais iepazīšanās šos? Amors, domāju. Jā. Jā. Bet viņiem, man liekas, nebija viegli dabūt meitenes to šovu, jo tad, ja to Lienu Ušako viņi paņēma. Viņam nav bijis kodos šovos. Nu, man liekas, tur tagad 2 zināmas sievietes, un viena tikai tā es pieteicos vienkārši. Tad, man liekas, ka viņiem neviens nepieskās, viņi dabūja piedāvāt kaut kādām slavenībām, mēs tur kaut ko mušku samaksāsim. Jo tur fujaga bija daudz, bet no meitenēm tur viena īsta meitene pagaidām. Un 2, kam gan jau samaksāja, vai mošku, lai gan ne, vai speciāli piedāvāt, lūdzu atnāc nofilmēties. Bet, jā, viņam nav kas pieskās. Jā. Es redzēju kādu izgriezumu, kāds čalis, bija aplicis roku meitenei, apkākli un ko, stāstīja, ka viņš ir pievienojies tiem Hustlers University. Tur viens Hustlers University flieks, jā. Tur viens Hustlers University. Kad tu esi iedzērs un sāc pārāk daudz, spill your guts, Es tev problēma nevajadzētu meitenei stāstīt, ka tu... Viņš tiešām teica, ka Hustlers University vai... Jā, viņš tāds viņa aplicis roku, viņš tāds, jā, es, ko jūs vispār domājat par teitu? Ja nopietni? Jā, viņš tāds, ko jūs vispār domājat par teitu? Un visiem tāds, bro. Jo, bļā, es vakar skatījos. Un tā meita tāda, es negribu runāt par viņu, un viņš tāds, jā, es vispār esmu Hustlers University, arī, un tāds, bļā. Es skatījos vakar, mēs tieši meiteni skatāmies, un tas čalis viņam tie teksti tādi, es sauc, bļā, viņš pa daudz tagad TikToks asties, ko es Andrew Tate video, ka viņš kā biedē meitenes. Un viņš būs tas tajā kādā naktsšovā, moška. Varbūt. Ja es nolasīju tiešās, viņš izsāst, viņš atkārto, ko viņš tiktu kā dzirdējis, un tāds, bļā, tiešām. Tas veids. Tur arī ir sadalīts kā tajā iepriekšējā šovā, kur vārds jau aizmirs, kad ir dienas pasākums un vakar. Viņiem bija 2, viņiem nav nekāda pasākuma. Nē, vakar epizodu un dienas epizodu. Tas tusiņš. Īstenībā, jā, to teicu. Es nebiju, jo tusiņi bija tie, dēļ kā bija jēga skatīties, kur es atdošu šo Pa dienu viņi darīja kaut kādas stulbas tasks, kā, taisīja kaut jogu ar alu rokā. Lazy scriptwriting. Jā. Un tad naktī vienkārši, viņi visi piepisās nahuj. Jā. Bet īstenībā, jāapskatās. Tas Amors izties tā kā vairāk HD. Viņš nekā būs vai nebūs, tā viņi sauc. Jā. Un tad tādi bija šī vecāki un zolīdāki cilvēki. Jā, kad viņi tev nepārpīsīs. Bet daudzi tie paši, kas piedalījās jau vienā šovā, pieku balsos, kas bija 2 fujaki. Jā? Jā, šeit. Lol. Tas ir garlaicīgi. Jā. Jo es būtu domājis, ka vairāk cilvēku pieskās, jo tas tāds kā easy clout moves, ja tu neesi kaut kāds galīgi, ja tu neesi kaut kāds galīgi traks. Jā. Tu viens no viņiem piedalās. Basically, vienkārši, ja tu tā kā nevēļi izvarot meitenes vai kaut tādu. Jā. Vai arī nenovēm kaut ko pārāk daudz. Vienkārši, ja tu sev kontrolēt, varbūt kļūt populārs ātri, un es domāju, daudz cilvēku grib kļūt populāri, tā kā kāpēc viņi nepieteiktos. Bet īstenībā, man liekas, mazāk nekā, jo šitie, kas pieskās, viņi jau tiek, tāpēc, ka cilvēki nepieskās jau šovos. Man liekas, ka viņi uzsēs to šovu, tur iepazīšanās, mēs jūs filmēsim. Man liekas, jo pēc tā, ka viņi paņem, ja būs vai nebūs to mentāli atpalikušo sievieti, tad tas nozīmē, ka viņi bija vienīgā, kas pieteicās. Atceries, ka bija to viena mentāli atpalikušo sievieti, ko viņi pēc dienas izmet laukā. Tie būs vai nebūs? Mentāli atpalikušo sievieti? Tā, ka tu redzi, ka viņi tā kā 60 IQ cilvēks. Tā, kam bija tas brālis. Psiholoģi. Moški, jā. Psiholoģiju. Viena no tām. Tu dārti? Nē, dārti, nē. Viena, kas bija, jo dārti vienkārši tā jocīga lauka meitene. Bet tu bija viena, kas bija mentāli atpalikusi, kas pirmajā sezonā, dārti bija 2. sezonā. Pirmajā sezonā. Es nesredzēju. Viņi vēlāk pievienojās. Un, kad reiz, jā, tu šo aizstāstīs. Jā, un tas, ka viņi paņēma, tad nav tā, ka tur mums ir 4 smukas meitenes, un mēs viņu palaidīsim. Jā. Tā kā... Tas bija bottom of the barrel. Jo kaut kas man pēc stāstīja, ka tie producenti, viņi paņēma to meiteni, meiteni kā meiteni, viņi palaid uz to vienu epizodu, un viņi filmējot apies, viņi citādāk nekā mums likās. Mums nevajag šitā. Un tad viņi pēc dienas, izmet laukā viņu, jo viņi apies, mums būs tāls kaut kādā seks balīšu šovā, cilvēks ar mentāliem traucējumiem, atpalicības traucējumiem, kādos, mentāli atpalikas. Tieši mentāli atpalikas. Jā, tur kaut kādi producenti tādi, 2 minūtes, viņi tādi atnāk, viņi pat īsti neklausās, kā tādi, jā, būs labi.
Jā. Jo tu bija, Viņam ka viņi iegāja pofīgi. tajā šovā, un viņi tad pasaka pirmos teikumus, un viņš tagad momentā, bļāļ, viņi tagad. Viņiem pokai viņš ņauc koku ar Jūri Milleru. Viņam... Viņi būs no palīgas skolas. Tad, bļāļ, ko mēs nahuj tā. Vislabākais bija tas čalis, kas sāk momentāli to atpalikušo zīmē savu schēmu, tā kā es viņu ievilku savā tur tīklā, sistēmā. Ķipa, Viņa bija kā smuka? Nē, viņi bija, viņi izstāst Varēja redzēt, ka viņi ir... Kad viņai tagad, ka viņa atpalikusi, jā. Un tā kā izstāst atpalikusi, viņa nebija vajag smuka. Un tas, kas vēlējās vīnēt, tas Rīhards, viņš man būs savu schēmu, kad Kurš mūsējās streamu, kurš taisa kaut 20, ne, kaut 48 stundas. Tas, kas to dārts savu māsis bija kopā vai ir kopā vai nav. Jā, viņš jau es viņu tā kā ievilku savā tā kā schēmā. Viņi tādi, ok, paldies. Viņi vienkārši tā kā atpalikuši. Viņi nezin, kas notiek. Viņi nezin, ka viņi pieteikusies. Viņai patīk krāsa. Viņi pieteicās šovā, viņai tās fona krāsas patīk. Viņi nezin, kas tāds ir. Vai nahuj būs tā kā izjaukoja citu, tagad ciem bērni, ķipā, izprankojam to stūlo palīgu skolu, nezinu, kaut mazie ļaunie. Pieskal viņu šovā. Un tie producenti, viņi tā, man atnāca ziņa, man jāšovā piedalīties, man šovā jāpiedalās, nezinu. Un tie producenti tā, paldies Dievam, viena sieviete vēl pieteicās, mums būtu divas tikai bijuši. Tas ir uz ko iet viņa. Jo Latvijas arī, es skatījos TikTok akadēmiju, tas jau bija senāk, bet tur arī vienkārši nāca kaut kādi, tur nenāca kaut atpalikušie, bet tur vienkārši nāca kā most boring cilvēki ever. Tas bišķi sajauc to šovu konceptu, jo tā kā, tev vajag kaut pietiekamu, vajag talantu līmeni, lai būtu izbaudām. Vai Amerikā, Anglijā, tu vari savāk, bet Latvijā vienkārši nav tik daudz cilvēku. Nav tie tēli nav tik vienšīgi. Bet viņiem pat, jūs skatījos to TikTok šovu, viņiem bija, ķipa, vēl jābūt kādām 4 epizodēm, viņi vienkārši šovs beidzās. Jo pēdējā epizode bija, ka bija kaut 4 palikuši, ja 3 tiek tālāk, un tad tiekamies nākamajā. Un tad nav bijis nākamā epizode. Viņi vienkārši tā kā atcēla, man liekas, pēc 6. epizodes vai kas notiek. Viņš likās tāds ham-fisted. Īsties vienkārši viņam nav ko tur, viņam nav idejas, ko darīt. Tie tēli garlaicīgi, tas idejas, TikToks nav baigi inšīgs. Tie tēli bija čīsti rīktīgi garlaicīgi. Viņi vienkārši, jā, tad nebija tā, ka, tu bļa nācis hits, kas savu mīl un vēlas būt TikTok zvaigznes. Viņi vienkārši tā boring fujek. Bija kaut kas, viens tā kā mīm gāja, ko Zotim bija tāds, viņš ir tik stulbs, ka tas ir smieklīgi. Jā. Tur kaut kāds čīks, kurām es skatījos uz Zotiskos komentāros vai ko tur. Zots reāli ņēma, tikai tas viņam patiks. Jā, šitā smuka pupe. Tā nāca. Viņam tās ielblāks. Tas jau akšie vīrieši. Es jau iekomentēju tā smuka pupe. Jā. Tur bija kaut kāds Daņila, kas bija kaut kāds neizteiksmīgākais fuiks ever. Tā kā kāds. Jā. Kāds vienkārši neizteiksmīgs geidu. Jā, viņam nebija tas sās. Zin kā? Viņu viss bija ķipā, kas... Viņus biežāk, tu parādi savu TikTok, ko tu filmē. Viņus biežāk filmē, tā kā trendus, ka tu dejo pie šīs dziesmas. Jā. Tu atkārto, tu tā kā lipsinko kādā joka video, ka tu tā kā, es esmu mītu, tu vienkārši lipsinko tādu veidu, ka viņi vienkārši tā kā, copy-paste to. Tāds satura radītāji, kuriem nav izdomas. Kam nav saturs. Viņi rāda vienkārši, bet viņiem nav saturs. Es gribu būt tā kā sociāli šajā lietā, ka esmu TikTok creator, bet viņi nav actually. Jā, viņi nevēlas neko tā teikt vai stāstīt vai dejot, vai es vienkārši to, ko visi to pašu. Ja cilvēkiem patiks, tad es mošu nākotnē. Tagad viņi visi vienkārši taisa tādu veidu video, ka tu lipsinko un dejo. Tev labs TikToks vai slikts. Jums visiem vienāds. Kā vai es pateicu, ka labs vai slikts? Jā, viss ir kaut kāds margin of error, labs vai slikts. Viena kaut kāda fitness sieviete, viena kaut kāda dejotāja, viena lipsinkotāja, viena, kas ir komēdijas, tur lipsinko. Viņi visi tagad... Jā, man liekas, ka viņi vēl gribēja taisīt kaut ko pat... loģiski tālāk būtu kaut kāda TikTok māja vai kaut kas tāds, bet, Jā, man liekas, ka viņi dzīvos kopā. Man arī likās, ka būs tā kā atlas un tad būs TikTok māja. Tad būtu inšīgi, jā, jo viņi sāk vienkārši kašķēties un salikties. Jā. Tā būtu laba ideja. Bet, ja vienkārši šau tiekamies ofisā ik pa laikam, nofilmējam stundu, un mums nekas nav tāds, kaut kas ir jāizdomā. Kāpēc es neieliku vienā mājā viss? Moši budžets nebija vai ko? Es tieši redzēju kaut postu par kripto traderu māju. Tagad, Jack, tu zini, ka nature is healing, kad vajag sākt dzīvot vienā mājā. Tas ir šo kripto māju. Kripto māju. Viņi visi vienu vecumu, tad nav kaut kāds 55 gadīgs tāds.
Es visu savu naudu ieliku šitajos, nahuj. Es gambloju. Jā, Es ko bitcoin. džeki, kuri, ķipa, dažādās vecuma grupās Jā. no 20 līdz 55, ķipa, No 14 līdz 60. kur daytradoja Binance, ķipa. Jā. Viens, kas es ieliku visu naudu uz Joe Biden coinu. Man sieva man ienīst, bet nu paskatīsimies, kas smiesies. Kad reiz, ka tā nauda tiek tā kā nozakt, viņš kaut kā skamā visu naudu papis, ķipa, nu, laikam, sievai bet taisnība. Viņa man neņems atpakaļ. Tādu šaus nahuj skatīties. Tādi ir tik daudz fujagi. Jā. Pēc ko 21. gada, ķipa. Kaut kāds tavs krustāvs or something, ķipa. Jā. Tas ir inšīgs, ka cilvēki, man patīk sameklēt intervijas vai ko, ka tu pat tādu, tā kā 60 gadīgi, čaļi vai 50 gadīgi, kas visu papisuši, vai pat, nu, viņi tūlīt papisīs kaut kādā skēmā, ka viņi vēl tādi iedomīgi, pat, es tu, ķipā, es investēju šitajā. Tā kā riepa ausas bošas, ka viņi bija tāds, Džeki, tiksimies pēc gada, tagad man būs Lambo. Viņš tagad tās, nu, dzīvoju mašīnā, man nav nekā. Bet tas, ka, ķipā, ja vienkārši skēmā cilvēki man, nu, žēli, bet tiek tādi, nu, tu lasi, nahuj, ko tu lasi. Tu man, nahuj, mazgās kājas pēc gada. Vat pīdēt, nahuj, vat paskatīsimies. Un viņš dzīvo mašīnā tāds. Nu, es mašīnā un man ir briesmīgi kaita atklāt. Ne tā kaita, tas ir stulbi. Bet tas, ka viņš mašīnā dzīvo, tas ir smieklīgi. Es skatījos kādu video, kur fujaks dzīvo mašīnā, viņš to lepojas. Tad tīri labā mašīnā, un viņš ir sataisījis tāds, viņš tāds, jā, tagad, lai man būtu privātums, viņš sāk kaut kāds folijas visur, un viņš iekšā tajā mašīnā cep kaut kādu olu, kaut kādu huiņu. Viņš viņam kaut kādu izlietni mašīnā. O, bļā. Tādā mazā mašīnā, būs tā kā manā audārā būtu, bišķi kaut kādā platākā varbūt. Jā, izklausās bišķi. Pat ne busiņā vai kādi prastumā, sedanā, ķipa. Bet izklausās neis. Viņam vēl datora vieta, ķipa, tā kā. Jā, nu es nezinu, man liekas, varētu. Viņš tāds, jā, šis jau, ķipa, 7. gads, kas dzīvoja mašīnā, ķipa, es biju dažādās mašīnās, tur pārvācos dažreiz, vai kā. Viņam nav naudas, vai viņš vienkārši ļoti bagāts un dzīvo mašīnā? Ja viņš ir bagāts, dzīvo mašīnā. Viņam izskatās normāla mašīna, bet tā kā, un viņam ir salīdzinoši, ok, views, nu es nezinu, man liekas, viņš nav bombas, ķipa. Jā, tad Viņš silīgi. izvēlās dzīvot mašīnā. Tas būtu, ko es vēlos. Viņš varētu vienīgi kaut kādā dzīvokli. Es vēlos būt, mans sapnis būt miljonāram un dzīvot mašīnā. Bet ne jau sedanā jau. Nē, jo mazāk. Nē, tā, ka tev pietiek vietas tam līdzīgi. Mhm. Bet tas būtu nice. Tas labi. Ja pāriet par kaut kādiem, nezinu, 200 eiro maltīt un iešu uz mašīnām pēc gulēt. Es saku, ka nākot tu nedzīvo dzīvoklis. Tev mazāk māns, tev vieglāk nomirt. Man patīk būt on Jā. the road. Tagad tas, kas mūcā dzīvoja fujaks. Tas tagad mūsdien, tas filozofs, kas Jā. bija tas Dionīsis vai kā. Jā. Tagad tas fujaks, kas dzīvoja mašīnā mūsdien, Dionīsis. Tagad viss cieņa viņam. Es tā laikam nevaru. Bet tas izklausās nice. Jā. Galvenais nebūtu pa īstam bombam, tad tā, nu, bļā stulbi. Nē, es gribētu kaut kādā modernā amerikāņu trailerī, bet tādā Jā. supermodernā, tā krutā. Viņi izskatās nice. Man patīk, ja kādās filmās bija ģipa, tur viņi dzīvo trailerī parkā, tas bļāts izskatās tik inšīgi. Jā. Tu un tavs čoms dzīvo ģipa citā trailerī. RV. Es aizmācās maziņš pieklāvē, ejam uz mēžu, ģipa, tusēt. Tu bļā mietiem ētā. Sistījās zēbis, tu bļā visu dzērt, nahuj tā aizbaudas. Jā. Man bija tāds, es gribētu dzīvot Tas nahuj trailer parkā. fuck boys. Jā, būs tas tāds. Tāda veida vibes. Ka man bija kaut 12 kilometrs, bet tas būšu es, ja visi ies labi dzīvo. Sakot, plotline. Kur tāda fujaka parasti strādā kaut kādā construction vai kudin? Viņi lieto metamfetamīnu visbiežāk. Bieži vien arī, jā. Baigi viņi nestrādā. Mm. Man liekas, jā, ka tu ik pa laikam kaut ko izdomā, metālu nodod ik pa laikam. Ka tu neesi bombas, bet tāds, nu, ķipā, uz benefitiem. Mhm. Un, nezinu, diersiņu pārdod par $20, kaut ko tādu. Jā, atnāc mājās un uzlaiž mikroviņu krāsnī kaut kādu lazāņu, ieslēdz televizoru, skaties kaut skaļu televizoru, līdz tā aizmiedz. Jā. Ne, ja tu viens dzīvo, tad nav vēl tik sūdīgi. Bet, nu, ja tu dzīvo tā kā, ko to sievu un 2 bērniem, tad tas tā kā Jā. ļoti depresīvi. Tu nevar dzīvot trailerī. Jā. Vai katram savu traileri? Sievai savu, tev savu. Bērniem mazas trailerīšas. Mazās, jā. Jā. Bet nu, viņš pamāz, kaut kādā ģimenē, tā nav tik daudz vietas. Bet ir Vēl tīpaši suni vajag iekšā arī. suni jau. Jā, tā maz vieta un vēl suni. Un papagaila vēl. Vai kaut kāda random eksāls, kaut dzīvnieku, kaut kāda lizard, kas tu, rāpa apkārt. Dai. Davai. Čau.